Sveicināti! Tagad parunāsim par vienu no vissvarīgākajām prasmēm mūsdienu pasaulē. Proti par publisko uzstāšanos. Un tu varētu domāt, man taču nebūs jāuzstājas kā, piemēram, politiķim vai aktierim. Bet patiesībā publiskā uzstāšanās skar mūs visus, pat ikdienā. Publiskā uzstāšanās nozīmē runāt jau kādu runu vai prezentāciju, ko tu saki cilvēku grupai, skolā, pēc tam vēlāk darbā, tas var būt arī, teiksim, tiešsaistē, internetā, arī klātienē. Un tā var būt prezentācija par tavu ideju vai runa eksāmenā, varbūt uzstāšanās debatēs, vai pat vienkāršā dalīšanās ar savu viedokli, nu, teiksim, tiešsaistes nodarbībās vai sarunā. Tā nav tikai uzstāšanās no skatuves. Tas ir ik viens brīdis, kad tu runā, lai pārliecinātu, varbūt iedvesmotu, informētu un iesaistītu citus klausītājus. Un tagad svarīgākais jautājums. Kāpēc šī prasme tev vispār būtu jātīsta? Pirmkārt, tā tevi padara pārliecinātāku, jo spēja skaidri izteikties sniedz drošības sajūtu. Tā skaitā arī eksāmenos, vēlāk darba intervijās un pat attiecībās ikdienā ar citiem cilvēkiem. Turklāt tā palīdz mācīties efektīvāk, jo pētījumi rāda, ka tu stāsti citiem, ko esi iemācījies. Tu pats saproti vairāk un arī dziļāk. Tad uzstāšanās palīdz nostiprināt zināšanas, un tā ir būtiska prasme karjeras veidošanā. Neatkarīgi no tā, vai tu kļūsi vēlāk varbūt par uzņēmēju, programmētāju, dizaineru, varbūt skolotāju, spēja uzstāties un prezentēt sevi citu priekšā ir tā sauktā konkurences priekšrocība. Tā veido labo stāstu par tevi, jeb tavu reputāciju. Un cilvēki atceras tos, kuri runā pārliecinoši, saprotami un ir spējīgi aizraut un iedvesmot citus. Tieši tā tu vari kļūt arī par viedokļa līderi, arī bez lielas publiskās auditorijas. Un padomā lūdzu par šiem piemēriem. Ja tev jāstāsta sava ideja klases biedriem, tā ir publiska uzstāšanās. Ja tu runā video formātā, nu kā es, piemēram, šajā nodarbībā, arī tā ir publiskā uzstāšanās. Par prezentāciju nākotnes darba devējiem vai, teiksim, klientiem, tas viss ir šī prasme konkrētā darbībā. Un vēl tālmācībā publiskā uzstāšanās iegūst pavisam jaunu, citādāku formu, jo tā nav tikai klātienes runa. Tā var būt video prezentācija, audio ieraksts, runa kameras priekšā, ko nosūta, piemēram, man kā skolotājam, vai pat strukturēta uzstāšanās tiešsaistes tikšanās laikā. Un tad, ja turpmāk tu iemācīsies, kā strukturēt savu runu tā, lai klausītāji tevi saprastu un atcerētos, ko tu viņiem esi teicis. Kā izmantot balsi, žestus, pauzes, uzsvarus. Kā runāt pārliecināti arī tad, ja īstenībā iekšēji jūties nervos. Kā izteikt savu viedokli skaidri, loģiski un arī cieņpilni. Un es teiktu, ka pats svarīgākais, tu iemācīsies nebaidīties no publiskās uzstāšanās. Jo publiskā uzstāšanās nav par to, lai kļūtu par ideālu runātāju. Tā ir par uzdrošināšanos. Teikt to, kas ir patiesi svarīgs un būt sadzirdētam. Uzdot jautājumus un augt kopā ar mums šajā mācību priekšmetā. Es gaidīšu tevi nākamajā nodarbībā un lūdzu atceries, tava balss, jeb tavs viedoklis ir vērtīgs. Mācīsimies izmantot to.